Labrīt, tas ir Roberts. Lūdzu, nāciet iekšā. Jā, šorīt brokastosim ar Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri, viņas vīru, sporta žurnālistu Arturu Vaideru un viņu runci Robertu. Visi aicināti pie galda. Mēs uzskatām, ka kaķi ir dzīvnieki. Bet, iedomājieties, kaķis šeit sēž, leduskapis vai plaukts kaut kādu 2 metru augstumā. Viņam nav nekādu grūtību, vienā elegantā lēcienā viņš ir augšā uz kur viņam vajag. Roberts Vaideru ģimenē nonāca, kad jaunākās meitas draugs kaķēnu kā dāvanu atveda no Talsu patvērsmes. Ierodās draugs ar lielu melnu somu, un no somas izlien ārā maziņš kaķītis. Maziņš tāds, 2-3 mēneši viņam toreiz bija tāds. Tievs kā asaka. Un es ieraugu to kaķi. Un vēl dzelteni, jo mums bija vienmēr bijuši kaķi tādi, lauku strīpainie vienmēr. Kaut kādi zaļgani pelēki vai melni pelēki. Un šis dzeltens, bet viņš skaists gan bija uzreiz, tas profīliņš tāds smalks un tāds tā kā izīmēts. Vaideris smejas, ka tieši kaķis esot reālais dzīvokļa saimnieks. Bet kas būtu Roberts, ja viņš būtu cilvēks? Viņš varētu būt prezidents. Premjers ir tāda, parasti ļoti darbīga un tāda lietiņa, viņš varētu būt prezidents, vai ne? Kas visus nomierina, jo arī tie gadījumi ar suņiem, kas ir, viņš tā paceļ ķepu un tie uzreiz respektē. Mierīgais un cieņpilnais raksturs ir viens no iemesliem, kāpēc saimnieki Robertu ņem tuvākos un tālākos ceļojumos pa Latviju. Tieši Roberta tīrība ir ļoti nozīmīga ceļojumos. Laukos par asainu zāli sastaigājies, pa zemi izvārtījies. Pusstundas laikā viņš ir smirdzošs. Tā kā jau saka, viņi varētu veļas pulveri reklāmā likt mirdzošu balts. Viņš ir ārkārtīgi tīrīgs kaķis. Tas viņam ir viena īpašība. Diezgan neatkarīgs. Ar lielu pašcieņu, ja viņš tagad grib sēdēt klēpī, viņš sēdēs. Bet principā viņš ir mierīgs un viņu jau kādreiz pierunāt ar uz kaut ko var, bet jāprot viņu pierunāt. Inese un Artūrs Vaideri uzskata, ka kaķis, lai gan nemīl uzbāzties, tomēr ir tikpat līdzvērtīgs draugs kā suns. Reizēm viņš izrāda mīlestību, masējot man galvu. Nē, viņš ir, kā jau teica, ārkārtīgi tīrīgs kaķis, un Artūrs kādreiz pabužina galvu viņam, ka vēdera, un viņam liekas, ka tad viņam jāiet uzreiz nomazgāties, bet tad, kad Artūrs to galvu viņam turpina turēt, tad viņš ņem un nomazgā Artūram galvu. Vakarā kādreiz aiziet gulēt un varbūt kāds nemierīgs prāts uzliec to kaķi sev uz vēderu. Viņš noliek galvu viņu skrūtīm un aizmieg. Un tāds plakans un pieglaužās klāt, tas ir vienreizēji sajūta. Šis ir Roberts. Mani sauc Inese Vaidere. Es esmu Artūrs Vaideris. Un jūs skatāties raidījumu Ķepa uz sirds.